Ātrums, paškontrola, precizitāte un, protams, drošība. Šie ir atslēgas vārdi ikgadējām koku gāzēju sacensībām, kas tradicionāli aizvadītas Ogresvalsts tehnikumā. 15. jūnijā savu meistarību apliecināja 24 labākie Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas koku gāzēji. Sacensību mērķis esot nevien uzlabot rezultātus un parādīt savu varēšanu, bet arī apvienot meža nozarē strādājošos kopīgā atpūtā. Starp profesionāļiem, kuriem koku gāšana mežos esot maizes darbs, ik gadu sevi apliecina arī Ogresvalsts tehnikuma jaunā paudze. Uztraukums viennozīmīgi. Tas pats. Kāpēc? Kaut kas jauns nav mēģināts. Sacensības liels, daudz skatītāju apkārt, profesionāļi pie tam. Negribās izgāzties it kā. Pirmās sacensības. Tā ir tradīcija turpināšana, tā ir publicitāte, prestižs, ka mēs varam norganizēt šādas sacensības. Audzēkņiem tā ir papildus pieredze, veiklībā, zināšanās, iemaņās. Tātad sportistiem kogāzējiem jāveic 5 disciplīnas. Pirmo sāks ar ķēdes maiņu, tātad jānomaina otra ķēde. Tad sāks ar kombinēto sagarimošanu, precīzo sagarimošanu. Un 4. disciplīna ir masta gāšana. Un tad pēc atbilstoši rezultātiem tiks noskaidrots uzvarētājs pēdējā disciplīnā, kas ir atzarošana. Direktore Ilze Branta uzteica audzēkņu sniegumu. Amatieru grupā labs sniegums Jānim, kurš visātrāk nomainīja motorzāģa ķēdi un uzvarēja šajā disciplīnā. Viņam arī 2. vieta atzarošanā un 3. vieta precīzajā sagarumošanā. Savukārt Matīs ķēdes maiņas disciplīnā palika 2. vietā, kā arī ieguva 2 3. vietas. Visvairāk jau noteikti gatavojās ķēžu maiņai, jo tas it kā daudz punktus var dabūt, rokas ir savās vietās. Viss ātri dara, tad ir atzarošana, tur drusku mazāk, uz precizitāti tur būs kā būs. Kāpēc esat izvēlējušies šādu nozari vispār mācīties? It kā dzīvē viss saistās ar mežu, pašam patīk strādāt, tāpēc arī mācos. Jāsaka tā, ka lāsas sacensībās ļoti liela nozīme ir veiksmē, jo sacensībās iet uz sekundes simtdaļām. Šī vērtēšana ļoti precīzi, stingri un mazākā kļūda var maksāt gan pirmo vietu, gan pēdējo vietu. Jābūt faktiski spēja ļoti īsā laikā reaģēt, ja kaut kas neizdodas, jo katra disciplīna, piemēram, precīzā sagarumošana 23–25 sekundes, un šajās sekundēs tev jābūt ļoti, no pirmās sekundes simtdaļas līdz pēdējai jābūt ļoti precīzam, lai varētu vinnēt disciplīnā. Dalība tiekot iedalīta 3 grupās – profesionāļi, juniori un amatēri. Par uzvarētāju kopvērtējumā 24 dalībnieku konkurencē kļuva Igaunijas pārstāvis Martins Mutiks. 2. vietā ierindojās Sergejs Škudrovs, bet 3. Gatis Brecis no Latvijas, kas uzrādot labu sniegumu arī ārpus Latvijas robežām. Pēc organizatora teiktā, Latvijas koku gāzē ir līderi pasaulē, atrodoties top 10. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.